Um, Sveikši, mēs esam ieradušies festivāla Lampa. Esat nonākusi mūsu biedrības teltī ārpus burbuļa. Es esmu Eva, esmu viena no dalībniecēm no jau pusotru gadu, ar ko es runāju šodien. Jā, mani sauc Dace, un es pat nezinu, uz ko esmu ieradusies. No kurienes jūs esat? Ko jūs ikdienā darat? Jā, vispār mana ikdiena ir Rīgā, un es tieši esmu vairāk tādā lauciņā kā pieaugušu izglītība. Okay. Arī tā kā pie Eiropas projektiem darbojos, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, kuri ir pāri 18 gadu slieksnim, viņi tā kā zina, ka kur ir par Eiropas atbalstu iespēju mācīties dažādas lietas. Un mana tā joma vairāk ir tāds aptaujas, varbūt datu analītika, man patīk ļoti tieši aptaujas ar to, ka redzēt, cik ļoti iejusties tajā, ka ir jāiejūtas, cik cilvēki ir dažādi. Ka neeksistē viens šablons un spēja piesaistīt kaut kādu aptaujas jautājumu veidojot, tu iedomājies tik daudz dažādu scenārijus, kādi cilvēki, lai viņi visi saprot, lai viņi visi ir aptverti, ietverti šajā visā un jūtas iekļauti. Ok, tā ir diezgan svarīga loma. Jā, ļoti interesanti. Jā. Šodien es ar jums diskutēšu par tēmu, vai atšķirīgais mūs biedē vai bagātina. Kādas vispār tev ir saistības ar šo tēmu? Vai tu esi dzirdējis kaut ko tādu, vai tu esi domājis kaut ko tādu? Vai atšķirīgais? Man automātiski, man liekas, kā loģiski bagātina. Jo, ja mēs visi būtu vienādi, vai visi vienādi runāt, vienādi darīt, būtu vienādi, tieši kuram tas patiktu. Vai ne? Vai ne tieši tā, vai mums visiem jābūt vienādiem? Kāpēc cilvēkiem bieži ir grūti pieņemt to, ko viņi nesaprot? Es teiktu, ka viņiem ir grūti pieņemt kaut ko atšķirīgu. Varbūt kaut kas tur ir stāsts par iekšējo pārliecību, ka tu jūties droši būt tāds, kāds tu esi. Ka nav obligāti jābūt, ka tu vienkārši apzinies, es esmu tāds, kāds es esmu, un ar mani viss ir kārtībā. Un tad arī, ja tu spēj pieņemt sevi, ka tu atšķiries no citiem, tu arī pieņem atšķirīgos. Jo, ja varbūt nepieņem sevi, tad arī viss pārējais liksies kāds, kurš mēģina būt unikāls, viņam liekas, nāc rāmī atpakaļ. Jā. Tas pats, kad mēs visi būtu vienādi, ne? Jā. Vai atšķirīgums sabiedrībā vairāk tiek uzsvērts kā problēma vai kā iespēja? Es teiktu, ka mēs varam redzēt gan. Bet pārsvarā? Es uzreiz analītiski sāku domāt, kā sabiedrība, vai tas ir, mēs domājam, tur valsts sektors. Domāsim valsts sektors. Visi jau iet tā kā vajag, kā Eiropa jau mums stāsta, ka vajag, mēs pieņemoši un iekļaujoši, un viss atšķirīgais tiek pieņemts. Papīri uz to virza. Bet reāli? Cilvēku tas mindset, tas doma gājiens, tur ir dažādi. Tur ir dažādi. Vai tev kādreiz ir mainījies viedoklis par cilvēku, kad tu viņu iepazini tuvāk? Jā, protams. Ja, vai tu ikdienā redzi vispār sastopi to 3 sekundžu likumu, ka tās 3 sekundes ieejot darba intervijā pasaka visu? Vai tas ir, tavuprāt, nepatiesi? Es teiktu, viņas pasaka daudz ko, bet ne visi. Vai viņas var būt arī maldīgas? Atkarīgs, cik atvērts ir tas, kurš mēģina tagad noskanēt viņu 3 sekundēs. Vai viņš ir notendējies, ka es teikt mēģināšu ieraudzīt, ka viņš nekam nedara. Labi, apsveicu, to ieraudzīs. Vai arī tu vienkārši atvērt prātu. Tā kā, lūdzu, rādi sevi, parādi sevi, un tad tas drusku tāds. Atkal tas ir atkarīgs no tā, kurš. Jā, kā no tā cilvēka, no paša cilvēka. Jā. Okay, yes. Kāpēc mēs tik ātri veidojam pieņēmumus par citiem? Kāpēc mums vispār ir tās 3 sekundžu likumas? Es teiktu, jo ļoti daudziem cilvēkiem viss, kas ir nezināms, viņus biedē. Tas pats komforta zona slavenā. Tur taču ir nezināma robeža. Un tāpēc mēs negribam tur iet. Tas pats ar cilvēkiem, kamēr es nevaru atšifrēt, kas tu esi, kurā kastē tevi ielikt, man ir nērti. Yeah. Bet es tāds, 3 sekundes, tev ir šāds skatiens, droši vien tu esi introverts, reklamāt šajā kastītē, es jūtos safe. Es tevi ieliku kaut kur. Jā. Tā. Te jūs rāmjos ieliku. Jā. Kā mēs varam iemācīties nebaidīties no sarunām par lietām, kas mums ir svešas? Vairāk runāt par to visu, kas mums ir svešs. Jā, vairāk ieklausīties arī citos. Jā. Būt ziņkārīgiem.
Jā, tieši tā, būt zinkārīgiem. Vai īsti iekļaušana nozīmē pieņemt visus, vai arī saprast visus? Nav obligāti jāsaprot. Vienkārši jāiekļauj. Vienkārši tāda beznosacījuma pieņemšana. Pieņemt, ka katrs ir atšķirīgs, un man nav jāsaprot, lai esmu pieņemta. Jā, definitely. Jā. Vai cilvēkam ir jāmainās, lai iedarēto sabiedrībā, vai sabiedrībai jāmainās, lai pieņemtu cilvēku? Ja ir tikai divas kastītes, tad es teiktu, sabiedrībai ir jāmainās. Un, vai arī, ja cilvēkiem jāmainās, tad tikai tajā virzienā, ka viņam jāatļauj sev būt tā kā autentiskai, sevis īstajai versijai, tādā ziņā jāmainās, kļūstot par īstiem cilvēkiem. Visa saruna, ko šodien esmu runājusi, visi ir teikuši, kas sliktākais, kas var notikt. Kad tu tā kā izies no tās komforta kastītes. Jā. Kādas atšķirības starp cilvēkiem sabiedrībā vēl joprojām pārāk bieži nesaprot? Kādas atšķirības nesaprot? Jā, cilvēki vispār. Es teiktu, nesaprotu tādas stereotipiski paudzēs pārmantotas lietas, kā visas frāzes. Viss tas pieņēmums, kā jānorit cilvēka dzīvē. 18 pabeidza vidusskolu, malacis, ej augstāko izglītību iegūt, tāpēc, ka tev jāatrod darbs, atradīja labu darbu, malacis, turies, nepamet. Atradīja partneri, labi precies, ātri precies. Jums ir nesaskaņas, viss kārtībā. Vecmāmai arī jābūt. Jā, viss kārtībā, tā ir. Ir bērns, labi, vajag vēl divus, negribi bērnus, ar tevi kaut kas nav kārtībā, vajag. Jā. Un viss šis pārmantot, es domāju, tā vēsture baigi spiež. Tas, kad cilvēki neizvēlas viņus pašus, ka viņi skatās uz apkārtējiem. Jā. Vai mēs varam cienīt cilvēku, kura uzskati atšķirās no mūsu? Protams, var un vajag. Man ļoti patīk šī saruna ar jums. Kāda ir viena lieta, ko tu esi iemācījies no cilvēka, kurš bija pavisam savādāks kā tu? Vai citādāks? Es ar tādu vienu apprecējos. Un es no viņa iemācījos par to, cik svarīgi ir savas robežas. Un būt, īstenībā tas, ko mēs runājam, būt sev autentiskai īstajai versijai, nevis mēģināt izpatikt. Bet tas izrādās nav vajadzīgs otram. Bet būt tāds, kāds tu esi. Un tad viss ir laimīgāk. Tas ir pieredzes stāsts. Tas ir tiešām pieredzes stāsts. Jā, kādu sabiedrību mēs varbūt radītu, ja mēs vairāk ieinteresētos par cilvēku stāstiem, nevis viņu atšķirībām. Kādu sabiedrību mēs radītu? Jā. Daudz vizuāli smaidīgāku. Vieglāk, tādu emocionāli, tādu vieglāku atmosfēru būtu visur, sākot uz ielām, veikalos un sociālajos mēdījos. Vienkārši tāds vieglums būtu, jo pēc tā kā smagums būtu nost, ja visi pārstātu cepties un iespringt. Kaut ko domāt. Ko viņš padomās par mani? Jā. Ok, un tad šīdienas noslēdzošais jautājums. Ko mēs zaudējam kā sabiedrība, kad cilvēki sāk slēpt savu īsto būtību, tikai tāpēc, lai viņus pieņemtu? Mēs zaudējam tiešām spilgtas, interesantas personības, notikumus. Ak, Dievs, tāda ķērīte, mēs tik daudz ko zaudējam. Katrs atsevišķi un visi kopā. Uz daudz atkal vieglāku dzīvi mēs zaudējam. Pa daudz iespringstam uz visu, kas tās visus liekot. Ko tas dod, tērējam enerģiju, tas arī viss. Un būt foršāk. Okay. Paldies, Izlot, par šo sarunu. Paldies, ka jūs veltījāt savu laiku. Paldies!